Un tagad aplūkosim vienu tādu mazāk zināmu gadījumu. Paskāla trīsstūrī mēs esam redzējuši, ko ir vienādas tās rindas. Mēs esam redzējuši, ka, protams, kā divu kaimiņu summa parādās jau nākamajā rindā starp šiem kaimiņiem, bet aplūkosim vēl vienu citu ļoti populāru gadījumu, kas ir saskatāms. Un nevis ļoti populāru virkni, kas ir paslēpusies Paskāla trīsstūrī, bet daudzi to nemaz nepamanā. Un vēl interesantāks jautājums ir, kā to pierādīt. Un es šeit izmantošu citu krāsu, izmantošu tādu zilganu krāsu, un es sākšu ar vienkāršu elementu C00 un izsvītrošu to šādi skaisti diagonāli, un es redzu, ka tas ir viens, protams. Un līdzīgi es darīšu arī šeit. Un izsvītrošu to šādi, nedaudz diagonāli, un jums šobrīd jautājums, ko es īsti daru, bet nedaudz pacietības, un jūs redzēsiet, piemēram, es tagad saskaitu šādi, tas ir 1 plus 1, un tas ir 2. Un es visur sāku ar kreiso elementu, 1. Un tad es īstenībā izmaiņu šos koeficientus pēc šādas kārtības. Samazinu pa 1, palielinu pa 1. Un tik ilgi, kamēr man ir eksistējošs kombinācijas skaits, jo, piemēram, turpināt ar C12 es nevaru. Ja? Uzreiz arī nozēsīšu. Jo tāds gadījums nav. Tas nozīmē izvēlēties divas lietas, ja tev ir dota tikai viena. Un es to turpinu šādi izvēlēties. Un tātad man ir 1 plus 2, tas ir 3. Pēcāk nākamais C40, 31, 22, un tagad jau augšējais koeficients arī būtu lielāks par apakšēju, tāpēc šeit es apstājos. Tas ir 1 plus 3 plus 1. Tas ir 5. Tālāk nākamais būtu šis te C50 plus C41 plus C32. Tas ir 1 plus 4 plus 3. Tas ir 8. Nu, vēl vienu profilaksē paņemsim. C60. C51, C42, C33. Tas gan būs pēdējais, ko mēs varam paņemt. 5, 6, 3, gašo viennieku. Un te būs 1 plus 5 plus 6 plus 1, un tas ir 13. Un šī ir plaši pazīstama virkne, ko sauc par Fibonacci skaitļu virkni. To definē šādi. Pirmie divi elementi ir 1 un 1. Un pēc tam katrs nākamais ir divu iepriekšējo summa. Piemēram, trešais elements būtu 1 plus 1 ir 2. Ceturtais būtu iepriekšējais, kas ir 2, un aiziepriekšējais, kas ir 1, tātad 3. Piektais būtu 3 plus 2 ir 5. Sestais būtu 5 plus 3 ir 8. Nākamais būtu 13. Un mēs redzam, ka šī virkne principā parādās tieši šo diagonāļu summā. Un jautājums, es tā esmu apsolījis pierādīt. Bet šis pierādījums būs tāds īsāks. Tas ir ar matemātiskās indukcijas principu joprojām. Bet kāpēc tā sanāk? Nu, pieņemsim, ka mēs redzam šo virkni jau izpildīt. Līdz ar to indukcijas bāze mums ir izpildīta. Tāpēc mēs ķersimies uzreiz pie induktīvā pieņēmuma. Un tā kā Fibonacci virkne atsaucās uz divām iepriekšējām rindām, mēs pieņemsim, ka mēs divus arī zinām. Mēs nosauksim šīs pa diagonālēm. Kādām divām diagonālēm? K un vienā iepriekšējā, K minus 1. Summa sakrīt ar Fibonacci virknes locekļiem. Ja? Kā minus 1 rinda izskatītos šādi. Un tad mēs visu laiku atceramies, skatāmies, kā mēs darījām. Samazinām apakšējo koeficientu par 1 un augšējo palielinām. Un mēs tā turpinām tik ilgi, līdz mēs apduramies pret kādu vienu gadījumu. Tehniski mēs varam darīt tā, ka vai nu sanāk abi vienādi, vai viens ir par vienu lielāks. Kā mums būtu gudrāk? Es atļaušos šoreiz izdarīt tā, ka mēs paņemsim par to, kas ir vienāds.
un apzīmēšu to koeficientu ar P. Īstenībā izmantošu te apzīmējumu P, jo es nezinu, kur tas nonāks. Man liekas, ka parasti gan tas visu laiku sanāk tur, kur ir puse no šī koeficienta. Bet mums nav obligāti jāzina. Ja? Mums nav īstenībā tik tas obligāti jānorāda. Pieņemsim, ka šis ir kaut kāds darbības P. Un nākamajā rindā tas izskatījās šādi. Un, ja sakrit, nākamajā mēs dabūjām tā, ka mums bija CPP mīnus 1, tad tur, kur bija P, tagad bija 2, 2, bet tad nākamais īstenībā pat neparādās. Nākamais ir P plus 1 parasti. Tāpēc mums īstenībā šis ir jāpielāgo. Tā ir piemēram salīdzinām ar to ceturto rindu. C22, tas būtu šis, un nākamais ir C32, 3 apakšā. Tad augšā ir apakšējais koeficients ir par vienu lielāks. Un kas notiek, ja mēs saskaitām šo? Un šī būs mūsu induktīvā pārēja tehniski. Ja mēs to saskaitām, ko mēs redzam? Es lūk šitā speciāli sakārtoju. Lūk, piemēram, šos divus apvelku. Pēc tam seko CK mīnus 2, 1 plus CK mīnus 2, 2. Un jūs droši vien, jums jātic man, es to nedaru tā nejaušības pēc. Kas tur būs? Un tā tālāk, līdz mēs atrodam pie CPP. Ar ko es zinu? Mēs šitādu loģiku jau esam izmantojuši. Šis ir viens, un šie savukārt ir apvienojami pēc īpašības. Jebkura šo to divu summa ir nākamais vienkārši elements. Un redz, kā sāk jau parādīties tas, ka man aptrūkstās vieta. Nākamais būtu C kā mīnus 1, jo tas ir viens augstāk, plus 2, un tā tālāk, un tā tālāk. Iepriekšējais bija ar P plus 1, un, ja nemaldos, P plus 1, tad te bija tālāk P mīnus 1, un te bija, jā, te bija P mīnus 1, un te bija P, te būtu parastais P. Un tā tālāk, un tas vienkārši jau parāda to, ka šāda šī arī ir diagonāla. Principā mēs gājām otrādi. Mēs parādījām, ka mēs izmantojam Fibonacci summas locekli par to, ka, ja mēs saskaitām šīs divas rindas, šos divus iegūtos skaitļus, mēs iegūstam kaut ko, kas arī būs virkne. Un tāpēc mēs vienkārši pamatojam, ka ir Paskāla trīsstūra diagonāle. Un tas tāds matemātisks paskaidrojums, kāpēc Paskāla trīsstūra diagonāls dod Fibonacci virkni. Nu, ceru, ka šis palīdzēja novērtēt šo Paskāla trīsstūra spēku. Nu tad skatāmies nākamo.